Lūdzu, bērns. Uzklausi mani. Manu sakāmo. Vesels gads jau pagājis un sezona aizritējusi šeit. Man viens uzdevums palikt dzīvai, iekavās noturēt pie dzīvības cilvēku, kurš nevar pats par sevi parūpēties. Ir labi izdevies jau veselu gadu. Labi, tāpēc, ka mēs neesam ārpus ķermeņiem. Un es negribu sagaidīt no sevis vairāk, nekā ir vajadzīgs sagaidīt no sevis. Jā, es cenšos katru dienu. Un es joprojām meklēju savu vietu dzīvē. Un ne katru dienu es patīku pati sev. Tomēr ar laiku es patīku sev par kripatiņu vairāk, un laikam tas ir tas, kas ir svarīgi. Ko es varu darīt priekš sevis? Kāpēc tas ir tik grūti? Kāpēc es esmu iemācīta zināt, ko es varu darīt priekš citiem, bet nezināt, ko es varu darīt priekš sevis? Šis vispār nav viegli un nepatīk. Es teiktu, ka šobrīd jūtos tā, it kā es būtu sevi vis tālāk pazaudējusi. Esmu vis tālāk no tā, kā es jūtos, kas es esmu. Tajā pašā laikā es esmu vis tuvāk tam, kas es esmu īstenībā, nekā es jebkad iepriekš esmu bijusi. Un lai to aptvertu, tas pat nav iespējams. Mana galva to nespēja saprast šobrīd. Es esmu tik tālu no visa saprotamā un normālā, kas man lielākoties šajā ķermenī, šajā dzīvē ir bijis pieejams. Un šī man ir vienkārši realitāte, kur man ir jādzīvo šobrīd. Un ļoti daudz laika es negribu būt šeit. Es negribu būt ar savu prātu, ar savām domām, šajā ķermenī, šajā notikumā. Bet tad ir tie brīži, kad es atsēžos un man liekas, ka viss būs kārtībā, jo tā kā nav citas izvēles. Un man ir vēl tik daudz laika, kas ir pirmkārt biedējoši. Man ir vēl jādzīvo kaut 50 gadi vismaz. Un arī ir biedējoši tas, ka man nav ne jausmas, ko es iesākšu tālāk. Ir dažādi koncepti, ap kuriem mans prāts ir mazliet tā kā apčūpstinājis. Visādas idejas un iespējamības, kas varētu notikt ar mani kā ķermeni un mani kā enerģiju un mani kā profesionālu būtni un finansiāli strādājošu cilvēku. Un man ir tik daudz nezināmo visā tajā stāstā, kad man pat negribās pamēģināt. Un es varu sev riktīgi labi iestāstīt, ka es sev pilnīgi nekam nedaru. Un ka es esmu nevienam nevajadzīga, lai gan tā pilnīgi noteikti nav. Mācībās nav jābūt perfekti. Mācībās mēs visi mācāmies. Mācības ir tāpēc, lai mēs kļūtu labāki. Es nezinu, kas notiks tālāk. Tas ir viss stulbākais. Tā kā es gribu redzēt dzīves pārskatu. Un es nevaru. Šobrīd nevaru. Varbūt es varu meditēt. Bet tā kā ir tik nenormāli daudz iespējamību, ka es pat izmeditējot, teorētiski, izmeditējot savējo dzīvi, atceroties visu to, kas man jāizdara, joprojām tas viss var aiziet pilnīgi citā virzienā. Čau. Jo mums pastāv brīvā griba.
Nu, labi. Lai jums veiksmīgi dzīve. Es ceru, ka man arī būs.